Hermani, cik bieži notiek jaunu aktieru uzņemšana jaunajās studijās? Jaunas studijas uzņemam 2 reizes gadā – aprīlī un oktobrī. Patīkamā ziņa ir tāda, ka uzņemam bez iestāju eksāmeniem, kas parasti vienmēr visiem ir iedis, jo mēs varam to atļauties. Esam spējīgi sagatavot kā labus aktierus, jebkuru, lai cik viņš neveikls un nedrošs ir bijis pirms tam. Mēs nemānāmies, bet patiešām izdarām to, ko esam solījuši. Ar ko atšķiras dramaturgu teātris no citiem teātriem? Pirmkārt jau ar to, ka iestudē tikai paši savas, mūsdienu latviešu dramaturgu sarakstītās lugas. Otrkārt, ar unikālo aktieru apmācības sistēmu, kas ļauj jebkuru sagatavot profesionālam darbam, neatkarīgi no viņa iepriekšējās sagatavotības, izņemot, protams, tikai cilvēkus, kam veselības problēmas nav savienojams ar aktieru darbu. Hermani, kas tiek apgūts jauno aktieru apmācības studijā? Jauno aktieru apmācības studijās tiek apgūta aktieru meistarība, skatuves runa un kustība. Pirmos 5 mēnešus ar to vien studisti nodarbojas, kā apgūst kompleksus aktieru meistarības, runas un kustību vingrinājumus, kas pēc tam viņiem palīdz veiksmīgi darboties izrādēs. Pēc šī posma sākas izrāžu iestudēšanas posms, un katrs aktieris iestudē mācību procesā 3 mācību izrādes un parāda tās arī skatītājiem. Kā radās ideja par dramaturgu teātri? Ideja par dramaturgu teātri radās 90. gadu beigās no dusmām par to, ka latvieši nepārtraukti gānīja savus dramaturgus, ka tie nekam nedarot un neprotot rakstīt. Lai gan patiesībā latviešu dramaturģija vienmēr ir bijusi spēcīga un bija arī toreiz, turklāt ir vēl ar vienu. Tāpēc iztaisījām dramaturgu teātri, kas iestudēja tikai latviešu mūsdienu autoru darbus, un jau pēc pirmajām 8 tā izrādēm 2007. gadā latviešu mūsdienu dramaturģijas gānīšana beidzās, jo visi redzēja, ka tās var ļoti labi iestudēt. Vai dramaturgu teātris pretendē uz profesionālu teātra statusu? Dramaturgu teātris jau ir profesionāls teātris. Problēma rodas no tā, ka vārdam profesionālis ir 2 nozīmes. Par profesionāli pirmkārt mēs saucam tādu cilvēku, kas par padarīto darbu saņem algu, lai arī varbūt ir pilnīgs nejēga savā profesijā. Tāpat par profesionālu mēs saucam savu arodu meistaru, lai arī viņš par savu darbu kādu laiku naudu nesaņem. Dramaturgu teātrī ir ļoti laba līmeņa režisori, dramaturgi, aktieri. Tātad šai ziņā tas ir profesionāls teātris, bet tā kā mēs nesaņemam valsts finansējumu, tad esam spiesti gan par telpu īri teātra, gan par komunālajiem maksājumiem naudu samest paši. Līdz ar to visprecīzākais mūsu raksturojums būtu pašfinansējošs profesionālais teātris.